Šeit ir pedagoģiskās padomas sēdes protokoli. Paldies. Tā 12. B klase. Tātad Popovs atskaitīts, Bitēns atskaitīts. Nu jā. Tas ir labi, ka 12. B klasē tuvojas izlaiduma eksāmeni, un tad, kad eksāmena sesija būs nokārtot, visus jūs atskaitīs no Rīgas 93. vidusskolas par sekmīgu vidusskolas beigšanu. Lai jums veicas! Labdien! Esmu skolotājs Sarma Krūskapa. Mācu bioloģiju. Arī šī izlaiduma klasēm. Un ja gribat zināt konkrētāk par 12. B klasi, tad vislabākās domas, vislabākie vēlējumi, jo saskarsmē ar šīs klases skolēniem man ir bijuši daudz patīkamu brīžu, kas saistās ar mācību olimpiādēm, kas saistās ar pirmās palīdzības sacensībām. Atsevišķi skolēni ir ļoti talantīgi manā mācāmā priekšmetā. Man ir prieks, ka izvēlējušies ir mediķu profesiju. Sevišķi daudzsološs topošais ārsts ir Lamūns Vidrāns. Ceru arī, ka man nāksies tikties ar Beatrisi. Kārlīs ārstēs sporta traumas. Un tie citi, tiem citiem, lai ir gaišākais ceļš nākotnes sapņos. Paldies, jūs man bijāt ļoti mīļi visus šos mācāmos gadus. Es esmu runājusi. Es gribētu jums izstāstīt par 12. B dažus faktus. Šajā kabinetā viņi ir pavadījuši 350 stundas mācoties literatūru un lasot daudz gudru grāmatu. To grāmatu kaudzīti tikai nelielu es jums gribētu arī parādīt. Šī ir tā grāmatu kaudzīte, kurā ir atrodamas daudz jaukas un biezas grāmatas, kuras viņiem ļoti patika lasīt. Te es jums varētu parādīt vairākas burtnīcas, kuru īpašnieki vienmēr ir saņēmuši manas uzslavas pēdiņās par viņu izpildītajiem darbiem. Bieži vien es šos darbus neesmu varējusi izlasīt, man tie ir jāburto, un tāpēc es īpaši sveicienus gribētu nodot Aināram Sosinam, Normundam Zvidrānam un Raivim Rensonam. Nu, un tāds pussveiciens arī Sigurdam Loginam. Ar man jau jārunā? Labi, tā. 12. B pazīst tikai 3 gadus, tāpēc varbūt es mazāk viņus pazīstu nekā tos, kuriem esmu kopā strādājusi. Tas klases. Es domāju, ka šobrīd skolotāji ir visintelligentākā klase. Es domāju, ka neskatoties uz to, kādā laikā viņi ir auguši, es domāju, masu popkultūras laikā, masu histērijas laikā. Viņiem tomēr ir pašiem savas domas. Viņi parāda arī to, ka viņiem ir audzināšana, kas nāk, protams, no mājām, ne no kurienes citurienes. Bet tas absolūti nenozīmē, ka viņi ir kaut kādi, nezinu, taisni izstrāsti kā telefonu stāvi. Noteikti ne. Šajā vārdā es lietoju pavisam citā nozīmē nekā jūs to domājat. Jā. Es ar savām klases meitenēm stāvēju trepju galā un runāju, kas, protams, nav tā labākā vieta, kur stāvēt un runāt. Ir cerīsti tad, ja skolnieki atgriež no garā starpbrīža. Tad nāca vienas 11. klases
jaunieši ātās, 11. sāklās, jā, 11. sāklās jaunieši, un arī mums tā, apmēram, tā kā bifeļu bars izrādās mūsu baram izjūņoja cauri, nepasatoties ne labi, ne pa kreisi, mēs vispār nebijām, mēs tur neexistējām. Kas mums, protams, uzjautināja, mēs pasmējāmies un nezinu, kāpēc nolēmām no šīs vietas neizkustēties un palikt. Paskatīties, kā tie pārējie reālies, nu varētu uzskatīt arī par tām zinām eksperimentu. Jā, nācam, no 12. beigās viens jaunietis, kurš paskatījās uz mums tā, nu, ko darīt? Iekut pārmaiņā, mums tā ir tālāk, saucēji. Jā, zināmā mērā tas tā ir. Nu, tā tas izpaužas, varbūt tādos ārkārtīgi lielos sīkumos, bet, nu, daudzināšana jau tādā veidā izpaužas kaut kur, ka cilvēks vispār prot un zina, kā rīkoties kādā situācijā, ko teikt kādā situācijā. Es neceru, ka es no viņiem būtu dzirdējis kaut kādus žargonu vārdus, kaut kādus grupjus vārdus. Varbūt, ka viņi savā starpā arī parunās stiprākus vārdus. Ko tu zini? Huņsāris, tu pī.